turpinām. Arī pēc būtības ar līdzīgiem jautājumiem par sociālo pakalpojumu plānošanas pieeju, par sociālās vides izpēti un dosim vārdu mūsu viesim no Rīgas domes. Jurim Kosim, Labklājības departamenta sociālās pārvaldes, nodarbinātības, sociālo darbu un prakses modeļas vadītāji. Lūdzu, kungs, vārds jums. Izstāstiet, kā jūs darbojaties šajos jautājumos. Es zinu, ka jūs stāstīsiet gan par labo, gan par netik labo praksi un arī par jūsu mācībām. Tā kā mēs ar ļoti lielu interesi jūs uzklausīsim. Jā, labdien. Es pat īsti nezinu, kā lai es varbūt, ka neturpināšu, bet es turpināšu to, ar ko Elīna sāka. Elīna brīnišķīgi iezīmēja to makro līmeņa skatījumu uz sociālo pakalpojumu plānošanu. Un tas mans uzdevums atkal ir nolaisties pie zemes un paskatīties uz mikro līmeni, kā tad mēs to pakalpojumu izplānojam, tad, kad mēs apzināmies, ka viņš ir nepieciešams. Vai kā mēs sākam apzināties, ka viņš ir nepieciešams. Un tā acīm redzamā atšķirība ir tāda, ka, kad mēs runājam par sociālo politiku vai par makro līmeni, tad tautas valodā sakot, katrs susļiks ir agronoms. Mēs visi zinām labāk, kā vajag, mēs visi zinām, ko viņi tur tajā ministrijā nedara, un tā tur vajadzētu savādāk. Bet tad, kad mēs savā pašvaldībā plānojam pakalpojumu, tad mums nav nevienu, uz ko ar pirkstu parādīt. Tad, ja mums kaut kas neizdodas, tad mums jānoliek spogulis priekšā un jāapskatās spogulī. Un man jāsaka tā, ka tas spogulis visu biežāk, kad mēs paskatāmies uz saviem, arī kas ir Rīgā uz pakalpojumiem, viņš nerāda nekad mums tādu ļoti smaidošu seju, kura teiktu, viss ir ideāli, šis pakalpojums ir perfekts, nevajag viņam ķerties klāt. Un, lai arī kā mēs censtos viņus plānot, vienmēr rodās kaut kas, kas to pakalpojumu padara drusku savādāk, nekā viņš ir ieplānots. Un ja mēs tā gribētu, paldies, ja mēs tā gribētu pavisam vienkārši, ja mums ir vietā viss tur tiesiskais ietvars un viss, tad mums tā ir 4 lietas, kuras ir vajadzīgas, lai rastos tas sociālais pakalpojums. Mums ir vajadzīgi cilvēki, klienti, kuriem ir problēma, kuriem sāp. Mums ir vajadzīgs pakalpojums sniedzējs, kurš var tās sāpītas noņemt. Mums ir vajadzīgs pakalpojuma administrētājs, kurš var savest kopā tos klientus ar pakalpojumu sniedzēju. Mums ir vajadzīga nauda. Pakalpojuma administrētājs arī to naudiņus tad saved kopā ar pakalpojumu sniedzēju. Mums visu biežāk ir laba apziņa par to, ka ir cilvēki, kuriem ir nepieciešama palīdzība, ir nepieciešams kāds atbalsts. Mums nereti netik labi veicās ar pakalpojumu sniedzēju atrašanu, ar kvalitatīvu, kompetentu pakalpojumu sniedzēju atrašanu. Un, protams, prieks, ka ministrija arī ir iecerējusi šos kritērijus, izstrādāt tur pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu, efektivitātes novērtējumu un tam līdzīgi. Šobrīd vienīgais, kas mums ir attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju, ir reputācija un, protams, sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs. Pakalpojuma administrētājs, un tie esam tā kā mēs, kuri iedomājās, ka mēs zinām, kā savest visas tās sistēmas lietas kopā. Un tad mums ir nauda, un nauda visbiežāk ir tas, kas ir politiķu rīcībā. Un cik labi mēs mācēsim pierādīt to, ka patiešām mums ir cilvēki, kuriem sāp, un patiešām ir nepieciešams to sāpīt noņemt. No tā būs atkarīgs, vai pakalpojums būs vai nebūs. Un runājot par šo, tā mūsu pieredze rāda vismaz šobrīd, ka labāk izdodas iegūt finanses teiksim tā, problēmu risināšanai, nevis problēmu prevencijai. Mēs kāds gadus atpakaļ, pāris gadus atpakaļ veicām tur izpētes pētījumu par vardarbību pret sievieti. Un daudz lietas, kuras mēs jau zinājām, daudz lietas, kuras mēs uzzinājām no jauna, kā tas parasti notiek, un deputāti bija ļoti impresēti, viņam ļoti patīk un tā. Tur pagāja burtiski daži mēneši, kad tika piešķirts finansējums atbalsta grupām sievietēm, kas cietuši no vardarbības.
Tajā pašā laikā mēs jau 2. gadu nevaram nekādīgi atrast naudu, nevaram nofinansēt pakalpojumu, kur ļoti maz naudu vajag, kas ir veltīta agresīviem vīriešiem, kas saucās programmu Gadīgie tēvi, kas ir 3 mēnešu gara programma, kur vīrieši, kuri ir agresīvi ģimenē, viņus tā kā atgriež atpakaļ drusīgi normālās sliedēs. Turklāt šī programma ļoti labi strādā, mēs izvērtējām arī viņu. Tur bāriņu tiesa saka, agrāk viņi nāca, sita pie kāja pa durvīm un tur tā. Tagad pieklauvē nāk iekšā, pieklājīgi aprunājās, apsveicinās tā. Policija mums saka, mazāk izsaukumi ir, jā, nav konfliktu ģimenē un tam līdzīgi. Ir daudz pierādījumu, kas rāda, ka strādā programma. Bet tas ir kaut kas, kas attiecās uz prevenciju, un tas nav tāds, kas ir acīm redzami tagad uzreiz. Bet tā, ka mēs pasakām, jā, mums vajag risināt un sievieti, kurš tieši no vardarbības, tad mēs ar to naudiņu atrodam. Nu, ir tā, un tas ir tas, ko mēs mēģinām tā kā savilkt visu kopā un izveidot pašu pakalpojumu saturu. Un pakalpojumu saturu mēs to saucam par pakalpojumu matricu vai pakalpojumu aprakstu. Viņš sastāv no 2 daļām, un viena ir konceptuālā daļa, un konceptuālā daļa, lai nav tur ļoti daudz un gudri, mums ir, bet tas ir jebkuru pakalpojumu, mēs šobrīd ieliekam iekšā šajā matricā. Jaunu pakalpojumu, vecu pakalpojumu, mēs viņus pārstrādājam un liekam iekšā matricā. Jā, tad mēs sākam ar problēmu, kas ir tā problēma, kuru pakalpojums risinās. Un tad ir nepieciešams kaut kādas noteiktas pazīmes, kuras mēs varam novērot, jo viena lieta ir, ko mēs pasakām, otra lieta ir, mums ir jābūt kaut kādiem pierādījumiem, un tas ir tās pazīmes, kuras mēs mērķi grupa un klienta raksturojums, jā, tad tas ir tie, kas mums saņem šo pakalpojumu, klienta atlases procesu no mērķa grupas. Mums noteikti interesē problēmas un pakalpojumu pamatjēdzienu skaidrojums, jo tas, kā mēs zinām, mēs ļoti bieži lietojam vārdus, kurus mēs domājam, ka mēs saprotam, bet tad, kad mēs palūdzam pateikt, ko tu ar to domā, tad ir grūtības. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir tā, ka, un būs arī piemērs, es parādīju, kā mēs to domājam, jā, un tad ir, protams, kad ir lietas, kuras mēs dažādi saprotam, jā, savā starpā. Un tad tas ir tā kā, lai mēs novienādot, jā, tad mums ir, protams, ka pakalpojumu virsmērķis un specifiskie mērķi un to raksturojums. Un teorētiskais pamats, ja nepieciešams, mēs varam viņu piemeklēt, lai nav tā, ka mēs izgudrojam kaut ko no jauna, kas jau ir jau dabā jau un dzīvē jau patiesībā notiek. Un tad ir otra daļa šai pakalpojumu matricai, un tas ir saturs un process. Un tā ir tā lieta, kurā parāda, kas tad īsti notiek. Ja? Tā, kādas ir aktivitātes, kuras ir vērstas uz noteiktiem. Parasti viņas ir piesaistītas pakalpojumu specifiskiem mērķiem. Jā, tātad, kas tur tiek darīts tieši? Jā? Kas to dara, kad, kur, jā, ko mēs paredzam, kādi būs rezultāti šai darbībai, jā, kā mēs pateiksim, ka to, respektīvi, kādi dati mums ir nepieciešami, lai mēs pateiktu, ka tie rezultāti ir sasniegti. Un, ja ir atbilstoši, tad mēs paredzam arī to klientu līdzdarbību, kas ir tas, ko viņš darīs un ko mēs paredzam, kas pakalpojums sniedzējiem būtu jādara, lai iesaistītu klientu šo problēmu risināšanu pakalpojumu saņemšanā. Un te būs 2 piemēri, kuri atšķirsies tur pēc savu apjomu un arī pēc tās izpētes, bet kas parādīs, kādā veidā mēs to darām. Un pirmais ir, varētu nākamo, profilēšanas un atbalstītā darba pakalpojumus personām nediagnosticētām problēmām. Sākotnēji tas radās 2016. gadā, kad es sāku strādāt Rīgas domas labklājības departamentā. Un sāku strādāt, un tad tur pagāja kaut kāds laiciņš, un tad es kļuvu par šīs nodarbinātības, toreiz tikai vienkārši nodarbinātības nodaļas vadītāju. Un tajā laikā Rīgas sociālā dienestā strādāja 20 sociālai darbinieki, kuri strādāja ar klientiem ar bezdarba problēmu. Un tad, kad es sāku strādāt, tad es apbraukāju visus teritoriālos centrus un izrunājos ar katru no šiem 20 darbiniekiem, tad, lai saprastu, kas notiek, kur notiek un tā. Tas viss beidzās ar to, ka šos 20 sociālos darbiniekus mēs pārcēlām apakaļ uz vispārējo sociālo darba praksi, un nebija viņam vairāk šis specializācija uz šo bezdarba problēmu. Un tam ir savi iemesli, un par tiem nerunāsim šodien. Bet otra lieta ir tā, kas bija praktiski visās šais intervijās, bija tas, ka viena no tādām izteiktām problēmām, ar ko šie sociālā darbinieki nevar tikt galā, ir
ar putniem es viņu ierakstīju, jo tāda arī bija šis vispārējais raksturojums, ir klienti ar putniem galvā, kur atnāk viņiem nekas nav, viņiem kā viss ir tā kā būtu labi, bet viņi ir neadekvāti, un viņi traucē, un viņi nāk, un viņiem nav. Un īsti sociālām darbiem nezinu, ko ar viņiem iesākt, bet tā viena lieta ir tā, ka lielākā daļa no viņiem būtu gatavi strādāt, ja viņiem būtu ko piedāvāt. Un tad viņi tā kā tā. Un tad mēs saprotam, ka darbs būtu tas, kurš šajā gadījumā ielikt pamatus. Viņš tā kā normalizē un stabilizē to cilvēciņu un padara viņu mierīgāku. Ja, radās tā doma par to, ka mēs varētu izveidot tādu atbalstītā darba pakalpojumu cilvēkiem ar viegliem garīgi rakstura traucējumiem. Tas bija tas sākums. Putniem galvā mēs nosauksim viņus par viegliem garīgi rakstura traucējumiem. Tad mēs sākām apzināt pirmā lieta, kad, ja mums ir tāda iecerē, tad kas varētu šādu pakalpojumu sniegt. Un tur mums bija vairākas saraksti, kas to visu varētu darīt, apklaušanājām šos cilvēkus. Un pēc būtības piekrita viens no pakalpojumu sniedzējiem Rīgā, kas to varētu darīt. Un kopā ar šo pakalpojumu sniedzēju mēs sākām strādāt pie šīs pakalpojumu matricas. Un tad mēs sapratām, ka mēs nevaram palikt pie šāda nosaukuma viegli garīgi rakstura traucējumi, tāpēc, ka kas ir viegls, vidējs vai smags, kā to noteikt, mums ir vajadzīga kaut kāda noteikta izvērtēšana. Mēs to nosaucām par profilēšanu, papildinājās šis viss pasākums mums ar profilēšanas sadaļu. Un tad mēs sapratām, ka garīgi rakstura traucējumi bez diagnozes nav garīgi rakstura traucējumi, vai ne? Un tad, attiecīgi, mēs to pārsaucām par nediagnosticētām problēmām, jo mēs nevaram būt droši, ka tur ir tiešām tie garīgi raksturi. Un tad tas pārvērtās mums par šo garo nosaukumu profilēšanas atbalstītā darba pakalpojums personām nediagnosticētām problēmām. Kā piemērs šīs mērķa grupas pazīmes, kā mēs viņus klasificējām, tur nav nekāda raķešu zinātne, tur nav nekāda akadēmiska vai zinātniska pieeja. Pieeja varbūt ir, bet nav teiksim, tā forma. Jā, mums tad ir viss ļoti pazīstams. Bezdarbs, sociālās palīdzības saņēmēji, vājas komunikācijas prasmes, zem motivācija risināt savas problēmas, agresivitāte, haotiska uzvedība, bezatbildība, augsts pretenziju līmenis, atkarība problēmas daļēji, viegli, teiksim tā. Jā. Ir ļoti vienkāršiem vārdiem pateikts tas, kad mēs kādreiz pasakām, ja pasaka, tur cilvēks ar putniem galvā, kas viņš tāds. Šis iedod tādu negluži seju, bet aprises tam. Un kādreiz ir vieglāk pateikt, kas neatbilst pakalpojumam, nekā kurš atbilst. Un tad mums bija arī noteikts pazīmes, kuras, ja cilvēkam viņš ir bezpajumtnieks, vai ja viņam ir ievērojams atkarības, vai viņam ir veselība, vai kustība traucējumi, tad viņš nav šī pakalpojuma klients. Tāpatās arī šo pakalpojumu mēs nepiešķīram periodu, kad saņem ģimenes asistentu pakalpojumu, jo tad tur viņš nojauc visu. Un vispārīgais mērķis, ko mēs arī paņemam un uzrakstām, tur ļoti vispārīgi, bet viņš šeit no 3 daļām. Tātad nodrošināt šo iekļaušanos darba tirgu, sniegt nepieciešamo atbalstu prasmju apguvē, ja, un nodrošināt atbalstu darba gaitu uzsākšanā gan darbdevējiem, gan darbaņēmējiem. Un tas bija tā mūsu iecerē, ka tā mēs to visu varētu darīt. Un līdz tam brīdim mums viss likās labi. Jā, nākamo lūdzu. Un tad mēs arī to specifisko mērķi, kurš ir pavisam vienkārši kvantitīvs, tev vispār jo mēs domājam par pilotu projektu. Mēs domājam, palaidīsim pilotā, pastīsimies, kā iet un tā. 14 mērķu grupas mums personas būs saņēmuši tikai profilēšanas pakalpojumu, jo mēs saprotam, ka ne visi, kuri ir pateikuši un apzināti, ka viņi, es strādājuši, ka viņi tiešām arī tur uzsāks to. Jā, un tad būs 15, kuras tad būs uzsākuši to darbu un saglabājuši darba attiecības 3 mēnešu tad pārbaudas laikā. Jā, lai tad pārbaudas laiks ir pagājis, tad to cilvēku viņu vairs nav tik viegli atlaist. Turklāt, nākamais. Un tā pakalpojuma struktūra tad mums sastāvēja no 2 daļām – profilēšana, jeb izvērtēšana un tad atbalsta pasākumu īstenošana. Kopējais ilgums 22 nedēļas.
kurš atšķīrās. Mēs sadalījām šīs profilēšanas rezultātā cilvēkus trijās grupās, tā kā viegli šīs problēmas vidēji un smagas. Attiecīgi tas atbalsts tad arī, viņš atšķīrās pēc intensitātes starp šīm grupām, bet kopējais ilgums palika tas pats. Šeit tas, kā mēs to visu bijām ieplānojuši, tad mums tur sniegs to sociālais darbinieks, ergoterapeits, psihiatrs, tur veiks šo izvērtēšanu, kur mēs jau uzreiz sapratām, mēs nesapratām uzreiz, tur pagāja kaut kāds pusotrs mēnesis, kopš šis pakalpojums bija uzsākts. Mēs sapratām, ka mums ir jāmaina, ka mēs nevaram to paredzēt kā psihiatrs. Tad cilvēkam pasaka, ka tev jāiet pie psihiatra, tad viņam rodās uzreiz attiecīga reakcija. Un tad mēs to mainījām, un saucot to par mediķi, mediķu konsultāciju, mediķu izvērtējums. Dažādi mēs mēģinājām pielāgot arī šī pakalpojuma uzsākšanas periodā. Un tātad mums ir skaidrs, ja klients stāvoklis ļauj tam iesaistīties darbā, tad viņš aiziet uz šo atbalsta daļu. Ja nē, tad viņš tiek nosūtīts atpakaļ uz RSD, Rīgas sociālo dienestu, kopā ar izstrādāt atbalsta plānu. Tā bija mūsu rezultāts mūsu sarunām ar Rīgas sociālo dienestu par to, ka viņi gribētu, ka šis pakalpojums sniedzējs izstrādā kaut kādu profesionālu, kompetentu atbalsta plānu klientiem, ar kuriem paši sociālā dienesta darbinieki netiek galā. Tik tā smuki. Un tad atbalsta pasākumu. Un atbalsta pasākumu mēs tur paredzam to, ka tur tie ir tie jau, kuri varētu sākt strādāt. Tāda ir psihologa konsultācijas, sociālais rehabilitētājs, praktiski iemaņa, karjeras konsultācijas, darba meklēšanas pasākumu, asistēšana darbā un tad darba saglabāšanas uzraudzība. Pakalpojums sniedzējs bija arī sameklējis šīs darba vietas. Mums bija visiem šiem 15 cilvēkiem jau bija darba vietas, jau sameklētas un bija sameklētas 15. Bet viņas nebija aizpildītas. Tad nākamais lūdzu. Tas rezultāts mums bija cilvēki, kam ir nepieciešams pakalpojums. Mums bija izstrādāts pakalpojuma apraksts. Ļoti labs un papildināts procesā, labots un papildināts. Mums bija pakalpojums sniedzējs. Kompetentāk, es nenosaukšu viņu vārdā, bet jūs viņu visi pazīstiet. Jūs zināt, ka viņi nav labāk par viņu. Ir pakalpojuma administrētāji, un tie esam mēs. Mēs arī uzskatām, ka nav labāk par mums. Vismaz Rīgā nav. Un mums bija nauda šim pakalpojumam. Un pakalpojums tika izbeigts pēc 6 mēnešiem. Mums viss bija vietā, viss bija izstrādāts, visu mēs bijām izdomājuši, viss bija labi. Un pusgads un jātaisa ciet. Un tā mūsu kļūda bija paļaušanās uz klienta atlases procesā, ka tas notiek dienestā. Un to nosaka, protams, arī mūsu noteikumi. Un tā ir vēl viena no lietām, ko kam es gribētu pievērst uzmanību, ka ir lietas, kuras mēs paši uzrakstām, un tad mēs sakam, ne, mēs nevaram tā darīt. Kā šajā gadījumā mēs nevaram paļauties, ka pakalpojums sniedzējs nāks pie mums jau ar saviem klientiem. Ne, mēs tā nevaram, tāpēc, ka mūsu noteikumi to neparedz. Un kurš uzrakstīja noteikumus? Mēs paši uzrakstījām. Šobrīd mums notiek diezgan intensīva datu analīze, tūlīt tas pāraugs tādā kvalitīvā pētījumā arī par to, ko darīt ar aprūpi, mājas aprūpi. Elīna jau iezīmē šo situāciju, kāda viņi ir. Mums Rīgā tā prognoze nerādās tik smuka un tik koša. Mums ir šobrīd tāpat kā visā Latvijā, mums ir ap 34% 55+. Mums 30. gadā tādi būs 35% un 50. gadā pēc šīm prognozēm mums tas skaitiņš būs vēl augstāks. Tas ir katrs trešais.
Ja, nav jau ļoti traģiski tā, kad mēs pasakām 55+, bet atkal no otras lietas, saprotiet, kā tas ir. Ja, un tā piramīda mums tik ātri neatveseļosies, vismaz pēc tā, ko mēs redzam. Tā, ko mēs redzam, mums joprojām mirst vairāk nekā dzimst, un arī šeit nav redzams, teiksim, tur tādā ilglaicīgā, pēc prognozēm skatoties, nav tur redzams kaut kā baigi mainīsies kaut kas. Un tad tas, ko var darīt, un mums katru gadu ir tur miljoni, kas nāk klāt, ja tur aprūpē. Un tad tas, ko var darīt, var mēģināt kaut kādā veidā tos cilvēkus tomēr noturēt pēc iespējas ilgāk mājā veselībā, nevis tā. Un tā arī nav nekāda raķešu zinātne. Tad, ja mēs pastamies uz kreiso pusi, uz rietumu valstīm, tad mēs redzam, ka tas arī notiek. Ja, tur var paskatīties Nīderlandē, kā tas notiek. Un notiek diezgan brīnišķīgi. Protams, tur ir apdrošināšana un tam līdzīgi, bet ja mēs skatāmies uz to sabiedrības veselības komponenti, kura būtu jāsavalk arī pie mums kaut kādā veidā kopā ar šo sociālo, ne tikai veselības un sociālos aprūpes, bet sabiedrības veselību, ja mēs ievalkam iekšā, tad tā aina varētu izskatīties, protams, ka tas rezultāts būs pēc gadiem, bet viņi izskatīsies savādāk. Bet tā ir tas, ko mēs saucam par prevenciju. Mēs nevaram novērst novecošanos, bet mēs varam mēģināt saglabāt veselību šajā novecošanas procesā. Tas ir viena no lietām, kur mēs šobrīd skatāmies, teiksim, tos 4 aprūpas līmeņus, 4. līmeņu sadalīt 2, un tad mums ir 5 aprūpas līmeņi. Tā ir viena lieta, ko mēs skatāmies, un tad attiecīgi mēģināt tur 1. 2. aprūpas līmeni stimulēt ar pabalstu veidā, nevis pakalpojumu veidā. Redzēsim, mums šobrīd tas ir procesā, bet atkal tā lieta ir tāda, ka kad pirmo reizi mēs ar šiem datiem aizgājām tur un to sākām runāt savā starpā, tad mūsu vidū uzreiz bija, mēs jau tā nedrīkstam. Tad mans mīļais jautājums ir, kāpēc mēs tā nedrīkstam? Kā, bet to jau mūsu saistošie pasaka, ne? Iekšēji, ne saistošie, jā, saistošie. Pasaka, nevar. Nevar. Kas viņus uzrakstīja? Mēs uzrakstījām. Tā kā tas ir lieta tāda. Otrs pakalpojums, otrs piemērs ir atbalsta pakalpojums ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojums, ar kuru mēs lepojamies, ārkārtīgi lepojamies. Viņš ir ļoti labs. Es mēdzu teikt, ka tas ir pakalpojums, kurš ir nevis tā kā no mācību grāmatas, bet pēc kura tiek rakstītas mācību grāmatas. Un kāpēc tā? Mēs sākām, ja šajā 16. gadā šis pakalpojums par atbalstīto darbu, profilēšanu atbalstīto darbu, tā izpēte bija ļoti nosacīta. Tās bija manas intervijas, 20 intervijas ar sociālajiem darbiniekiem. Tad šajā gadījumā mēs veicām diezgan tādu visaptvarošu pētījumu. 90. gadā tā situācija bija tas, ko mums pasaka, ka šis pasaka, ka ja mēs uz tiem skaitļiem izlasām viņus, tad mēs varam izdarīt kaut kādus secinājumus. Atkal, tas mans aicinājums vienmēr ir, kad jūs lasiet ciparus, tad nevajag no kvantitīviem datiem izdarīt kvalitatīvus secinājumus vai saturiskus secinājumus. Kur man ir bažas par sociālās vides izpētes to Excel, kur ir skaitliski dati, un mēs zinām, ka sociālā vide ir attiecības, kurš ir pēc būtības kvalitatīvs jēdziens un pats process. Un tad mēs gribam no skaitļiem izdarīt kvalitatīvus secinājumus, kas, manuprāt, neizdosies. Bet šai gadījumā tas, ko mēs redzam, ir tas, ka uz šo 19. gadu mums ir noteikti skaits bērnu ar invaliditāti, kas Rīgā bija pierakstīti. Puse aptuveni no šiem bērniem bija Rīgas sociālā dienesta redzeslokā. Mēs varam kaut kādā veidā jau mēģināt sašaurināt no mērķa grupas uz klienta grupu. Mēs zinām, ka mums ir resursiņš, nav ļoti liels, bet ir 11 Rīgas sociālā dienesta darbinieki, kas ir specializējušies darbā ar ģimenēm ar funkcionāliem traucējumiem. Un mēs zinām, ka no šiem aptuveni 3. daļa no šiem Rīgas sociālā dienesta redzeslokā esošiem bērniem vai viņu ģimenes nav pilnīgi precīzi, nevaram mēs to salikt, bet tendenci mēs redzam, aptuveni 3. daļa ir saņēmuši sociālos pakalpojumus. Kas nozīmē, ka mums ir 2/3, kas ir sociālā dienesta redzeslokā, bet viņiem šie pakalpojumi nav bijuši nepieciešami. Viņiem tad ir bijusi
Nu tā. Ja, tur ir dažādi atkal iemesli, kurus mēs nevaram šeit, kurus mēs zinām, bet mēs šeit, no skaitļiem mēs to nevaram izsacināt. Bet tad mēs izdarām pieņēmumu, ka mums ir Rīgā šīs ģimenes ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir vajadzības, bet viņiem nav pieejams. Toreiz mēs domājām aprūpes pakalpojumus, kas atbilst šo ģimeņu vajadzībām. Tas bija mūsu pieņēmums. Un tad mēs domājam, uzsāksim to pētījumu un noskaidrosim, kādas tad ir tās vajadzības īsti un izstrādāsim šo pakalpojumu konceptu, par kuru runāju iepriekš, tad, kas jau mums ir pazīstams. Un tātad pētījums vajadzība izpēte, jaunā pakalpojuma apraksta koncepta daļa. Tad tas, ko mēs gribējām, kad ir izstrādāts šis konceptuālā daļa bez šī satura un procesa. Mēs pasaucām pie galda pakalpojums sniedzējus potenciālos, kas to varētu darīt. Mums tur bija 8, kurus mēs uzrunājām, ka vairāk, bet 8 apsēdās pie galda. Tas bija akurāt Covid laiks, tas bija virtuālajā tīmā galds. Ja, un tad mēs ar pakalpojumu sniedzējiem mēs izrunājām to konceptuālo daļu un mēs viņu pieslīpējām, cik labi mēs viņu varējām. Un tad, jo viena lieta ir tās vajadzības, kuras pastāv klientam, otra lieta ir tie cilvēki, kuri strādās, lai tās vajadzības apmierinātu un tās problēmas risinātu. Un tas nevienmēr saskan 100%. Ir lietas, kuras pakalpojums sniedzēji saka, jā, es to izdarīšu, un tad ir, ko mēs nevaram. Un tāpēc ir svarīgi šeit iegūt arī šo perspektīvu. Un tad, kad mēs bijām to noslīpējuši, tad mēs saucām vēlreiz pie šī galda gan pakalpojumu sniedzējus, gan arī vecākus, šo ģimeņu pārstāvjus. Pārsvarā, kā nav grūti iedomāties mammas, kuras mums stāstīja, ja mēs tā darīsim, tad mums būs vieglāk, mums būs grūtāk, mums vajadzētu to, mums vajadzētu šo. Šī visa procesa laikā mēs arī pakalpojumu sniedzējiem uzdevām jautājums par administrēšanu. Kas jums atvieglotu, kā jūs gribētu? Mums tā iecer bija, ir angliski tas vārds co-production, kopīga ražošana, pakalpojumu ražošana. Un šis bija tas, kā mēs to bijām iecerējuši. Pilnīgi mēs nepateiksim, jums būs jādara tas un tas. Mēs teicām, ja ir šāda vajadzība, ko jūs darīt, vai jūs to varētu, vai cik tas maksās, cik jūs gribētu. Viņi mums nosauca arī, cik viņi gribētu to naudu par visu šo pasākumu. Un tad mēs izvilkām to, tur bija, protams, amplitūda, mēs izvilkām video, mēs sākām, tad tas būs tas, cik jūs gribētu par stundu. Jā, Naturlich, to mēs gribētu. Labi, tad jūs tā gribiet, jums tā būs. Ja? Un viss. Tad mēs domājam, labi, un kad mēs palaidīsim, kad mēs visu izdarīsim, palaidīsim pilotu projektā šo pakalpojumu uz gadu. Mēs veicām šo pētījumu, tur sākotnēji bija diezgan plašas šīs eksperta intervijas, mēs viņus veicām tur ar biedrībām, kuras, pakalpojumu sniedzējiem. Bet mēs veicām arī intervijas ar vecākiem, kas saņēma jau kaut kādu atbalstu. Ja, šajās mīļās auklītes. Apērons, kopā ar Ziedot LV. Ja, tad, un mēs gribējām saprast, kādā veidā tas atbalsts, kuru jau saņem tās ģimenes, kādā veidā tas palīdz, ja, un salīdzināt tur tā. Un tad mēs veicām, un tas mums tieši, mēs paveicās, ka mēs šo nobeidzām tieši līdz Covid sākumam, un tad Covid burtiski tajā nedēļā, kad Covid sākās, tā bija 4. diena, laikam, kad pasludināja ārkārtas stāvokli, tad mums uzsākās anketēšana. Un mēs viņu darījām elektroniskā aptaujā. Un tur mēs atkal aptaujājām vecākus. Un mēs aptaujājām vecākus ne tikai Rīgā, bet mēs aptaujājām pa visu Latviju. Un tad mēs varējām nofiltrēt tos, kas ir Rīgā. Un tad tur ir vispārējais pieņēmums, ka problēmas ir universāls un vajadzības ir specifiskas lokāls. Ja, tas vienkārši sakot, bezdarbs kā sociāla problēma, viņš ir vienalga, vai tā ir Rīga, vai Varakļāni, vai Parīze, vai Hongkonga. Bezdarbs kā problēma ir tā, bet bezdarbnieku vajadzības atšķirās Rīgā, Varakļānos un Hongkongā. Un tad mums bija tā doma tāda, ka paskatīsimies, kā mums ir ar tām bērnu ģimeņu vajadzībām.
Rīgā un ārpus Rīgas, un tur mums par lielu pārsteigumu, vai varbūt nepārsteigumu, izrādījās, ka tur atšķirība nav, praktiski nav. Tas vajadzības visur vienādas. Tur bija drusku maza variācija attiecībā uz nodarbinātību, bet vispārējais bija praktiski tāds pats. Un tad mēs, izlaižot tur visu, ko mēs tur ieguvām un ko mēs uzzinājām, un vienkārši velkot jau uz rezultātu, mēs varējām sakartēt tās mērķa grupas vajadzības. Un mums ir tātad bērns ar īpašām vajadzībām, viņš dalījās mums pēc vecuma grupām arī. Šeit vienkārši ērtības labad ir tā. Tad vecāki un arī brāļi un māsas, jo tas bija tas, kas mums pienāca klāt. Pētījuma procesā, ka būtībā, ja tāds ka tie brāļi un māsas, tā slimā bērniņa brāļi un māsas, ir lielā mērā lielākie cietēji tajā visā sistēmā. Jo ne viņi īsti saprot, kas notiek ar viņu brālīti vai māsiņu, un vecāki viņam pievērš mazāku uzmanību, ko viņš arī nesaprot, kāpēc. Tā, un tad mēs sapratām, ka šī ir ļoti, ļoti būtiska lieta. Te ir tā lieta, ko es minēju iepriekš, ka mēs kādreiz sakām vārdus, bet īsti nesaprotam, ko mēs ar to. Tad šeit ja mēs sakām, ka tur ir jāapmierina fizioloģiskās vajadzības vai sadzīves prasmes vai drošība, tad šeit mēs to izvērsām, kas tas ir. Lai tad, kad mēs runājam ar pakalpojumu sniedzēju, mēs sakām, tev būs jānodrošina tā bērna fizioloģiskās vajadzības. Viņš saka, jā, protams, es to darīšu. Mēs sakām, nē, tu varbūt nesaproti. Tev būs jānodrošina higiēniskā aprūpe, uzturs, miegs, atpūta, kustības, tur ķermeņa pozicionēšana un tā tālāk. Tā ir cita lieta. Tad mēs sakām, tur sadzīves prasmes, tad kas tas būs? Podaņa lieta, mēs zinātniski sakot operacionalizējam. Mēs tā kā šo daļēji teorētisko iedzienu, mēs padarām novērojamu un izmērām. Un tad, kad mēs to esam izdarījuši, tad mēs varējām noteikti mērķis, tur vispārējo mērķi šeit ne. Mums izvērsās 4 mērķos. Tad 4 mērķi, tātad viena lieta ir vērsts uz pašiem vecākiem, otra lieta ir uz pašu bērniņu, trešais ir uz galvenokārt uz brāļiem māsām, un 4. mērķis ir vērsts uz nodarbinātību. Un tagad atkal, ja mēs mēģinātu atcerēties to pašu sākumu, te pieņēmumā bija tas, ka mums nav aprūpes pakalpojumu. Un šis baigi neizskatās pēc aprūpes pakalpojumu. Viņš izskatās pēc jau kaut kā cita. Un mēs to mūžām līdz tam nebūtu nonākuši, ja mēs nebūtu veikuši šo izpēti, šo pētījumu. Un tad mēs varam pateikt arī, kādus rezultātus mēs sagaidām. Ja mums ir precīzi zināmi šie specifiskie mērķi, kur ir balstīti šo ģimeņu vajadzībās, tad mēs varam pateikt, ko mēs gribētu ieraudzīt. Tad, kad šis pakalpojums ir nodrošināts, tur pagājis kaut kāds laiciņš, tad mēs saprotam, ka būs nodrošināta bērnu fiziskā aprūpe, veicināts pašaprūpes iemaņas, bērnu pašnoteikšanās, bērnu drošība, vecāki būs motivēti iesaistīties nodarbinātībā, kas rezultēsies kaut kādā zināmā mērā pieaugošā vai noturīgā ģimenes finansiālā situācijā. Un nekad nav tā, nākamā lūdzu, nekad nav tā, ka tas pakalpojums, kuru mēs plānojam, būtu kaut kur pēkšņi piedzīmes tukšā vietā. Vienmēr ir kaut kas, kas jau pastāv. Un te mēs viņu iekartējam tajā, kas mums ir jau valsts asistents, mums ir asistents skolā, aprūp mājās, kas jau paņem un noņem nost kaut kādas veidā tās darbības, kuras būtu iekļaujamas šajā jaunajā pakalpojumā. Tad mēs iegūstam to nenoklāto jomu, kurā izfiltrējās tās vajadzības, kuras nav apmierinātas. Kurām būtu tad mums kaut kas vajadzīgs. Un tas, kas ir vajadzīgs, ir nākamā slaidā. Un tas ir šis pakalpojums. Atbalsta personas pakalpojums, kuram ir šīs 4 specifiskie mērķi un 4 šīs darbības jomas, kas viņam ir jādara. Tātad vecāku brīvais laiks un personiskās vajadzības, kur mēs viņu atkal paņemam un mēģinam sadalīt kaut kā
kaut kādās sastāvdaļās. Fiziska atpūta, kas tas ir miegs, pastaigas svaigākais tā socializēšanās, kultūras pasākumu, hobiju iepirkšanās UC, citu ģimenē esošu bērnu audzināšanu un aprūpi, ja? Un tā. Tad mums ir paši bērnu aprūpa un socializēšanās. Otrais mērķis, specifiskais, ja, tad, kas bija vērsts uz šo bērnu aprūpas vajadzībām. Tad mums ir atbalsta vecāku, mums ir ģimenes attiecību harmonizācija, brāļu māsas, ja? Tātad tur saiknes veidošana, ja, tur tā un tā. Un atbalsta vecāku nodarbinātībai. Tātad tas ir tas, ko darīs atbalsta persona. Un mēs saprotam, ka atbalsta persona atkal saziņā un sazobē ar pakalpojumu sniedzējiem. Mēs saprotam, ka tur ir jānodrošina kāda apmācība, tātad apmācīs speciālists, praktiski psihoemocionāls atbalsts līdz 40 stundām nedēļā, ko līdz situācijas ir dažādas, tad vienam būs vairāk, otram būs mazāk. Attiecīgi viņš mainīsies, ja? Un individualizētā pieeja, ja? Un tad tur ir integrēts dažādas atbalsta formas. Un tas pakalpojuma vispārējais process, ja? Tātad pilotprojektā 20 bērni, ja? Vecums mums no 1,5 līdz 4 gadiem. Mēs neprasām ne invaliditāti, ne DAK atzinumu par īpašu kopšanu, neko mums nevajag. Ja? Mums ir svarīgi, ka šī sociālais dienests jau ir izvērtējis, ka tam bērnam ir funkcionāli traucējumi, ja, bez ārsta zīmēm. Ja. Mums bija būtiski, ka pakalpojums sniedzējs nevar būt kāds no bērnu vecākiem. Tā bija viena nopietna sadaļa mums tai pētījumā tieši uz šo. Ja, un mēs sapratām, ka šis nav tas gadījums, kad mēs varētu šeit tā. Ja, tātad mums tur ir sociālās funkcionēšanas izvērtējums, ģimenes vajadzības, pakalpojuma termiņš ir līdz 1 gadam, pēc tam viņš pagarinās, bet līdz 40 stundām nedēļā. Aptuveni tāds. Un tad, mēs dabūjām naudu, dāsni, pakalpojums sniedzējs strādā. Mēs veicām pēc 6 mēnešiem starp izvērtējumu tādu intervijas ar šiem ģimenes locekļiem. Tādu ātru vienkārši, lai saprastu, vai mēs tur esam uz pareizā ceļa. Un tas bija labi, bet tad, kad beidzās, mēs veicām pamatīgāku izvērtējumu. Mēs izvērtējām gan pašas ģimenes, diezgan dūšīgi atbalsta personas, pakalpojums sniedzējs, sociālā dienesta darbinieks. Un tur viss kaut kas mums nāca ļoti labs ārā. Ja mēs uz šo pastamies, tad vairāk kā pusē no šo ģimeņu, ja, tur ir ietrāpīts pilnīgi katrā no šiem mērķiem. Ja, tur ir uzlabojies psihoemocionālais stāvoklis, ja, tur ir mazāks fiziskais nogurums, garīgais, ja, tur ir uzlabojies emocionālais klimats, ja, izdodas vairāk veltīt laiku citiem bērniem ģimenē, izdodas vairāk laiku veltīt savām vajadzībām, ja, uzlabojusies ģimenes locekļu nodarbinātības situācija. Tur mums bija tā, ka bija ģimenes locekļi, kas nebija strādājuši, tie sāk strādāt, tur bija 5 tādi, un tad mums bija 3 tādi, kas bija mainījuši šo darbu uz labāk apmaksātu darbu, jā, šī pakalpojuma laikā. Tā kā mums ļoti, patiešām bija liels prieks. Mēs veicām šo izvērtējumu, mums likās, kad ir taču tā, ka labāk nevar būt. Un tad kas gan varētu noiet greizi, jo liekas, ka visi ir apmierināti, nav tā. Un kā jūs domājat, kurš nav apmierināts? Un, protams, ka mēs tā izvērtējumā mēs sapratām arī, kas ir jāpamaina, kas ir jāuzlabo un tā, tas bez tā nevar iztikt, jā, tur, kas attiecās tur uz visādām lietām. Bet tas, kas mums ir tā, ka kas var noiet greizi, nogāja greizi, tas, ka kā vienmēr pakalpojums sniedzējs saka, ko jūs tik maz maksājat mums? un mēs sakam, tagad mēs jums prasījām, cik jūs gribētu? Jūs mums teicāt, ka mēs tik gribam un tik būs labi. Jā, bet mēs tad, kad mēs nebijām paredzējuši tur administratīvās izmaksas. Tas tikai stāsta par to, ka Donalds Ramsfelds nav mans varonis, viņš nav mans mīļākais cilvēks uz šīs pasaules, bet šīs citāts tiek pierakstīts viņam un viņš ir ļoti labs.
Pastāv zināmie lietas, kuras mēs zinām, ka mēs zinām. Vai ne? Tas ir nenoliedzami. Mēs arī zinām, ka ir kaut kas, ko mēs nezinām. Ka ir kaut kāds. Bet tad ir nezināmie lietas, par kurām mums nav ne mazāko nojausmu, ka viņas pēkšņi var parādīties un mums visu drusku negluži sajaukt, bet nojaukt. Tā kā tas būtu laikam viss, ko es jums varēju šodien pastāstīt. Es varēju pastāstīt nedaudz vairāk, bet es domāju, ka pietiek. Jā. Liels paldies! Varbūt neaiziet ļoti tālu, varbūt jūs varat arī tepat palikt, ja vēlamies brīdi apsēsties. Es arī pastāvēšu. Man liekas, fantastiska prezentācija, ļoti praktiska, ļoti atklāta, tiešām uz ļoti tādiem reāliem piemēriem balstīta, no kuras, man liekas, mēs visi varam mācīties par to, kādas ir tās pieejas, kādas ir tās iespējas, kādi ir tie šķēršļi, kādas ir tās kļūdas. Kādi ir jūsu jautājumi, Koša kungam? Vai varbūt nav jautājumi, varbūt jūs gribat dalīties savā pieredzē, kā jums gāja, varbūt jums kaut kā līdzīgi gāja ar saviem pakalpojumiem, varbūt jūs gribat pievienoties kādām atziņām. Tagad Rīgas doma par Rīgas domu runās. Jā, labi, neizmanto iespēju kolēģim jautājumu. Es gribēju pajautāt, Jurim, tā pašā sākumā tika teikts, ka tika izteikts pieņēmums, kad ir tāda vajadzība. Man jau liekas, klasiski būtu, ka nodefinē problēmu, vajadzību, izriet no kaut kādām problēmām. Kāpēc pieņēmums, kāpēc ne problēmas kaut kāds definējums, kāpēc tieši šādi? Varbūt tas ir tas pats, vai kā to, varbūt Jā, es saprotu. Ko es nepateicu, ir tas, ka, lai arī lepni saucās tur nodaļa, mums ir būtībā cilvēki, kas nodarbojās ar šo pētniecību, ir divi. Un es. Un, kas nozīmē, ka mēs nevaram vienmēr baigi sekot tur visiem. Es izglītības sociologs, es sācu strādāt tikko es iestājos universitātē 18 gadu vecumā, es sāku strādāt socioloģijas katedrā par asistentu. Un tā es visu mūžu nostrādājos par pētniecību. Es zinu, kas tas ir. Mēs varētu arī, mēs kādreiz sākam ar problēmas definēšanu, un mēs sakām, tā ir problēma un tā, bet problēmas definējums vienmēr mums aizvilk, viņš aizvelk, diezgan pamatīgi viņš aizvelk akadēmiskumā. Viņš aizvelk no tās zemes, no tās pašas būtības. Un tāpēc mēs varējām sākt noformulēt viņu kā problēmu, tur izvirzīt uzdevumu. Mēs tā arī darām, bet šai gadījumā mums bija pieņēmums, ka mēs nezinām, vai tā ir vai tā nav. Mēs vienkārši izsakām, mēs varam to nosaukt arī, mēs kādreiz mums Mārtiņš saka, sauc hipotēzi. Es saku, es varu to nosaukt, kā tu gribi, no tā nemainīt, bet mums tas ir pieņēmums. Mēs uzskatām, ka šeit vajadzētu kaut ko mainīt. Tā, jā. Kādi vēl lūdzu komentāri, jautājumi? Kas varbūt ir tas, ko jūs gribētu pārņemt savā pašvaldībā, pieejā sociālo pakalpojumu plānošanā? Pētniekus jūs gribētu pārņemt? Tos divus, kas ir jāiet? Vai konkrēti šo? Mums darbinieci, kas nodarbojās tieši ar kvalitīvo pētniecību, viņi ir pabeigusi sociālā darba augstskola attīstību. Viņai vadīja maģistra darbu un bakalaura darbu vadīja. Un viņai ir 12 gadu pieredze sociālā dienestā, jeb varbūt vairāk. Tā. Un tad es viņu tieši no sociālā dienesta arī viņu uzrunāju, vai tur negribētu nākt un tā. Tā kā tur viņai nav nekāda ļoti specifiski, tur padziļināta, viņa ir lasījusi grāmatas, bet tā, ka skolas solā viņa, nav bijusi. Vai jūs varat padalīties ar kādu savu pieredzi, varbūt jums arī ir kādi pakalpojumi, kurus jūs savā pašvaldībā esat izveidojuši pēc līdzīgiem principiem? Varbūt ir kāda pašvaldība, kas tā jau ir. Mēs pērkam arī pakalpojumi. Tad Sigūtas novads, vienkārši kolēģi klausoties, kas ir tas, ko es sagaidu, ka tādi atslēgas vārdi, ko es dzirdēju. Jā, pirmais šī te pakalpojumu sniedzēji. Vai vispār viņi ir, vai viņi ir pieejami, vai viņi startē. Tas ir viens no tādiem izaicinājumiem. Nākošais, kas man uzreiz tā ausīs ieskanēs par tos finansējumu, ka bieži vien ir līgums noslēgts par citu finansējumu, bet dzīve pierāda, ka izmaksas ir savādākas un sadzīve apkārt piedāvā, un arī šis te finanšu plānojums ir ļoti liels izaicinājums. Par to mērījumu, jā, ar kolēģiem varētu piekrist, bet tas ir tā, ka bieži vien uzsākot kaut ko darīt ar to konkrēto lietu sistēmu vai situāciju, viņa iezīmē tos
virzienus, kurus vajadzēja varbūt ielikt tajā pakalpojumu, tajos kritērijos, ko vēl darīt. Jo bieži vien mēs arī pērkam pakalpojumu darbam ar bērnu, piemēram, bet aiziet automātiski darbs visu sistēmu jau, un līdz to tas pakalpojums apaug un pats darot, pasaka, ko mums varbūt vajadzēja paredzēt vairāk. Protams, kad par to pētniecību, es domāju, kolēģi varbūt piekties, es varētu tikai sapņot, ka manā iestādē būtu kāds, kas to pēt, jo dienas vadītājiem, diemžēl, ļoti daudz tādu ikdienas nosacījumi, saistošie domas sēdes, kad tādu laiku, ka varētu, aizvērt durvis, izslēgt ēpaštus un telefonu un kaut kādu brīdi pasēdēt, pazīmēt, paskaitīt. Tas ir ļoti, tas resurss, kas mūsu pašvaldībās ļoti pietrūkst tādos mazos dienestos. Jā, tāpēc arī savās pašvaldībās apzinot, ka lūk, mums ir viena mērķa grupa, kurai vispār nav nekādas šobrīd iespējas saņemt kaut kādu viņiem atbilstošu vajadzīgu pakalpojumu. Jā, tie kanāli ir ļoti daudz un dažādi. Pirmām kārtām vienmēr arī, kad nāk klients sociāla dienestība, uz kuru nodaļas darbinieki vienmēr pastāv bišķiņ plašākus. Viņi arī jau piefiksē citas vajadzības. Piemēram, nav, ka nāk pēc materiālās palīdzības, viņiem neinteresē, piemēram, ka viņi interesē kāds pakalpojums. Viņi vāc tās ziņas jau intervējot klientus. Protams, tas ļoti daudz arī, piemēram, Siguldas nodaļa ļoti aktīvi šī sabiedriskā organizācija, kas tieši strādā ar bērniem un pieaugšanu personālu gārtē. Viņi mums daudz nesa ziņas. Viņi nāca, viņi teica, viņi bija tie, kas zvanīja pie durvīm, ka tos pakalpojumus vajag. Tāpat arī ir tikuši pašvaldībās arī veiktas iedzīvotāju intervēšanas dažādas. Tur nāk arī, piemēram, rakstot arī pašvaldībās stratēģiju, skatos savu vietnēs, mēs tikko karstu stratēģiju nodevām, mums arī tur pētot iedzīvotāju vajadzības, tā kā tās nāca ārā. Jā, par sociālajiem pakalpojumiem, jo mēs rakstījām savu stratēģiju. Mums, ka vairāk šobrīd ir rakstījuši, jā, stratēģija rakstot tieši pašvaldības, jā, tā kā interesējās. Stratēģija rakstot, tas ir reizi 7 gados, jā? 4 jūsu gadījumā? Tā kā tie kanāli ir vairāk, jā, bet tas, kad ir tas risks, ka kāda no mērķa grupām netiek ieraudzīta vai sadzirdēta, es domāju, kad ir sevišķi, kā kolēģi saprot, kad lielākās pašvaldībās pēc vienas pazīmes mērķa grupas ir vairāk. Piemēram, personas, piemēram, ar redzes traucējumiem Rīgā ir tik un tik, Siguldā, es zinu, konkrēti var nosaukt reiz 3. Jau līdz to tik ļoti sadrumstaloti tie pakalpojumi ir vajadzīgi, un tā, man liekas, ir tāda mazāka pašvaldība problēma. Un, protams, speciāls trūkums, akūts speciāls trūkums, gan sociālās jomas, gan arī citu kaut kādu atkarību speciālistu un tā tālāk. Un ir sevišķi vēl, piedodiet, kolēģi, pēc DI arī šis tirgus un cenu situācija šobrīd ir ļoti, ļoti liels izaicinājums, jo cenas ir bišķiņ pamainījušās ar projektu, un līdz to budžets pretī dod citas iespējas, un speciāls atrast ļoti, ļoti grūti. Un Pierīgā, es domāju, kolēģi ziniet, daudz brauc uz Rīgu strādāt, un mūsu speciāls trūkums ļoti izteikts ir. Jā. Vēl kādu jautājumu? Es varbūt līdz galam nesaprotu, tad ar ko šis stāsts beidzās? Ja viņš ir beidzies. Nē, viņš turpinās. Jā. Nē, tur tikai, ka pat ideālākais pakalpojums, kāds var būt, nekad nebūs tā, ka viņš būs visiem, labs. Tā, par to tas stāsts. Viņš turpinās, viņš kā no pilotprojekta ir pāraudzis par pastāvīgu pakalpojumu. Mums pat politiķi apsolīja 2 reizes vairāk naudu, bet tad mēs sapratām, ka mēs nevaram. Tur ir tas stāsts, kas savalkās kopā ar pirmo piemēru, ka mums jau vajag tos pašus klientus. Un tad mēs sapratām, ka mēs nevaram apsolīt, ka mēs dabūsim dubultā šos klientus atkal. Tā. Vai jums var pirkt šo pakalpojumu? Pētniecība? Nē, šo pakalpojumu. Jūs domājat no manas privāti? Te ir klāt, ir mūsu departamenta administratīvās pārvaldes vadīt priekšniece. Viss, kas attiecās uz šīm lietām. Es esmu vienkārši pētnieks. Viena lieta vēl, ko es varbūt, kad
nav gluži uzreiz par tieši to pašu, bet par to pašu savādāk. Tad, kad es rādīju to, kā ir mainījusies tur tā ģimenes situācija un kā tur ir uzlabojumi un tam līdzīgi. Viena lieta, ko tur bija ļoti acīm redzami un tā, nevienmēr tas tā būs. Un kādreiz ir tā, ka šo uzlabojumu vienkārši nav. Mums rūktu mācība ar ģimenes asistenta pakalpojumu izvērtējumu. Arī tur mēs sākām ar pieņēmumu. Patiesībā tur pat nebija pieņēmums. Tur bija tā, ka mēs viņu no 12. gada šķiet, ka Rīgā nodrošinām un tā īsti, ko viņš dara, nevienam nebija skaidrs. Un kas viņš tāds? Tad toreiz bija tas uzdevums. Man bija tāds, uzzini, ar ko viņi nodarbojās, kas tur ir, vai ir kāda jēga no tā visa. Un tad mēs sākām ļoti vienkārši, es saprotu, es pārtērēju laiku. Es tūlīt beigšu. Mēs sākām ļoti vienkārši ar parastu dizainiņu pirms pēc. Ja? Mums ir tā kā tie klienti, kuriem piešķir ģimenēm kuriem piešķir šo pakalpojumu pirms. Mums ir izvērtējums sociālās funkcionēšanas, sociālās situācijas izvērtēšanas karta. Tāda. Tur izvērtē viņi pēc noteiktiem kritērijiem, un tad mēs saprotam, vai tur ir augsts vidēji vai zem funkcionēšanas līmenis. Un tad mēs saprotam, kas ir. Un tad attiecībā no tā, tad tā. Un tad tur to darbu visu organizē ar to cilvēku vai ģimeni. Un tad bija tas pakalpojums pēc gada, viņš ir jāatkārto tas mērījums ik pēc 6 mēnešiem vismaz. Ja, un tad mēs paņēmām gada garumā un paņēmām arī pusotra gada garumā, kam ir tas pakalpojums. Un salīdzinājām, un vienkārši lieta, pirms mērījums un pēc, kāda dinamika, vai ir uzlabojums vai nav uzlabojums. Un ar dažādu veidu tādām izsmalcinātām statistikas metodēm visu kaut ko nav. Baigi nav nekā. Tagad nav nekādas dinamikas. Ir tur atsevišķos kaut kur kaut kādas svārstības ir, bet tā mēs nevarētu teikt, ka tur ir kaut kas tagad noticis. Un mēs saprotam ar veselo saprātu, ka tā nevar būt. Ka, tur gadu vai pusotru gadu tur kaut ko dara, un pusotrā gadā tur drusku ir savādāk. Tad tā svārstība parādās kaut kāds nemieris. Un tad mēs saprotam, tā nevar būt. Un mēs ejam ar to kolektīvo pusi un ejam tur intervējam un klientu lietas analizējam un gadījumus analizējam un visādīgi. Un tad mēs saprotam, ka tas, ja nebūtu tā ģimenes asistenta, mēs paredzam, ka no te sākuma punkts paiet gads un ir uzlabojums. Un tas ir, ko mēs sagaidām. Jā, te mums ir šitā. Un tad mēs saprotam, ka ja nebūtu tas ģimenes asistenta pakalpojums, tad būtu tā. Viņš ir tas, kurš viņu notur. Jā, un to pozitīvo dinamiku to mēs varam sagaidīt pēc... Jā. Tā kā tur nevienmēr ir tā, ka mēs uzreiz varam pateikt, nav te nekā, jā, ko te mēs te taisam cietā. Un tā. Tā kā tas tā. Paldies, bet varbūt jūs varētu tā kopsavilkt kaut kādus būtiskākos 3 punktus, kas ir tas, no kā vajadzētu izvairīties visā šajā pieejā un sistēmā. Kas varbūt ir tās kļūdas, ko nedarīt, vai tas varbūt ir tas, ko vajadzētu rūpīgi pārdomāt? Droši vien visticamāk, es teiktu, kad 1., 2. un 3. ir absolūti vienādi. Nevajag domāt, ka mēs zinām, ko cilvēkiem vajag. To es teikšu kā 1., to es teikšu kā 2. un kā 3. Jo mums ir ļoti bieži šie aizspriedumi, un mums ir tās, ko tu tur, ir aprūp mājās, vai tiešām tur vēl kaut kas jāpēta, vai tu nezini, ka tam cilvēkam vajag. Ja, un tad mēs saprotam, paskatāmies atkal tur patās uz kreiso pusi, un redzam, ka, teiksim, ir pašvaldības, kuras nav mūsu valsts pašvaldības, bet tur, teiksim, ir sociālā dienesta asistents, kurš neko citu nedara, kā, teiksim, ja cilvēkam, kurš ir gados, un mums tās ir gados vientuļas sievietes pārsvarā, tāpēc, ka ir paredzamais mūža ilgums, mums vīrieši nomirst, ne? Ātrāk. Tad, ja vajag piekārt aizkarus, tad tā sieviete nekāp pat uz ķēbiļa, bet piezvana un pasaka, vai nevarētu kāds atnākt. Ja izdeg lampiņu, viņa piezvana un tad atnāk viņai no lampiņa ieskrūvē. Vienkārši elementāra lieta, ar ko mēs saprotam, ka tie cilvēki mazāk krīt gar zemi.
un nenonāk slimnīcā un nenonāk pēc tam aprūpē. Nu, mēs varam domāt, ka mēs zinām visu uz pasaules, ka mums tur nevajag neko vairāk. Nu, nekad tā nav bijis. Vienmēr ir tā, ka ir kaut kas, un tas neprasa ļoti specifiskas zināšanas, lai to uzzinātu. Tas neprasa beigos cilvēku resursus. Tas vienkārši prasa uzmanību un pavaicāšanu. Nu, tā. Paldies, manuprāt, ļoti vērtīga atziņa. Veltīt pēc iespējas vairāk laika, resursus, uzmanību, lai tiešām saprastu, kas ir šīs te cilvēku vajadzības un kā tās risināt. Ļoti vērtīgi. Vēlreiz paldies. Es domāju, ka mūsu galvā ir bijis pietiekami daudz iespēju iegūt jaunu informāciju un to apstrādāt iespējamos veidos un arī parunāties. Domāju, ka mēs esam pelnījuši šobrīd doties pusdienu pauzē, kas mums bija ieplānota no 12. līdz 1:00. Mūsu viesnīca noinstruēs, kur mēs ejam, ko mēs ēdam, un nākam atpakaļ 1:00. Un attiecīgi tad 1:00 arī mēs tad pārslēdzamies uz mūsu lektoru Sarmīti Teivi, kas mums vēl paturpinās plānošanas tēmu, un tad jau pāries pie nākamajiem blokiem, kas ir pakalpojumu ievies.